Tad varēs vakarā klausīties mūziku. Apmāk kādas dziesmas. Ko? Šo zelta mirkli. Bet, mīļie draugi, es gribētu pateikt lietus dejotājām vēl vienreiz aplausi viņām. Jā, starp citu, meitenes, paldies. Arī jums var sastiķēt kaut ko. Skat, kā nodejojāt, nepagaid 10-15 minūtes. Saulīte ir šeku. Tā, mīļie draugi, un es skatos pareizi sapratu, te daži valk ārā tos mobilos telefonus. Šis nu ir tas brīdis, kad nav jāslēdz skaņa, nē. Ņemam, fotografējam, kas notiek riņķī, cik forši dejo jaunatnē. Paņemam telefonu un piezvanām savam draugam un sakam, lai viņš nāk uz šejieni. Jo, ja viņš nenāk no mājām ārā tikai tādēļ, ka pēc īsa brīsniņa rādīs hokeju, ne, tas, lai nav iemesls, jo kultūras namā, mīļie draugi, uz lielā ekrāna rādīs Latvijas hokeja spēle, Latvija-Somija. Un tas jau būs 13:20, tādēļ, ja ir kāds iemesls, kāpēc viņš vēl nav šeit, un viņš saka, nē, es gribu fanot mājās, nē, lai viņš nāk uz šejieni, jo kultūras namā būs fantastiska gaisotne, fantastiski fani ar cimdiem, bez cimdiem, ar krakliem, bez krakliem, ar vārdu sakot, kas tik tur nebūs. Dejas bērniem, pieaugušajiem, ar vārdu sakot, sektoros tiks viss sadalīts tur. Hoi! Iesim reklāmas pauzēs, bet jūs paši redzat, pagaidām mēs visi iesildam kājas, un to redzēt pēc pirmajās rindās sēdošajiem, bet nākamā deja kompozīcija mums ir kāda, mums tad ir? Mums saucās Aldi raksti tautameitai, ja? Nē, Adi raksti tautameitai. Forši. Man arī citreiz, es, piemēram, darboju, es arī nezinu, piemēram, Lukas izrādes nosaukumu. Un es zinu tekstu un plies. Labi, tieši tā. Tad, nu, ar vārdu sakot, vai maz jāzina, vai mums ne, ķermenis pateiks visu priekšā. Baudam deju!
Aplaus nerīvis, bet jau nākamie dejotāji jau ir gatavi jūs priecēt ar nākamo deju Kalu kājiņu. Kalu kājiņu. Lai Klap, 3, 2, 4, 1, un nākamie dejotāji jau ir gatavi, un tas ir neviena cita deja. Rokas augšā! Un tagad aplausi saulei, rokas augšā, aplausi saulei! Jā! Spēcīgāk! Meitenīts jūs ar vainagdzīgiem! Vai tad jūs aplaudēsiet tikai tad, kad jūs būs aubīts galvā, manas mīļās? Nu, bet manī tas uzdevums šodien stāstīt ne par ko citu, kā par tiem reņkariem. Te jau Botsmans ar Kikļiem pieskārā šitām te tēmām. Te jau nāk arī zivju sargi un nedod Dievs, kas te vēl nebūs briežu sargu un mežu sargi. Redzat, tas 1993. gads, ka mēs teicām šöpļus, jā, tā ir draudzība, ka mēs teicām teretulemas, un ka mēs teicām derviseks, dzerot tālu un kaut ko spēcīgāk, vai ne, tie draudzības kausi. Tad mēs nevarējām iedomāties,
ka Roņu sala, šī Roņu sala, kas būtībā nekad nav piederējusi Latvijai, mīļie. Stāsts par Roņu salas vēsturi, ja jūs gribat to ļoti saistīt ar Latviju šodien, ir saistīts ar Kurzemes hercogisti. Bet tā kā mēs te viens diezin vai esam bijuši ne Trinitādā, ne Tobago, tad jūs ļoti labi sapratīsiet, ka šis ir ļoti sens stāsts un diezin vai mēs arī visi esam bijuši Roņu salā. Nu pat ir rokas, kas ir bijuši Roņu salā. Esi pat 2 reizes bijis, bet zināt, ar Roņu salu tā, ir tīpaši zēniem, es gribētu teikt, esiet uzmanīgi, kad tur ienāk tai ostā, tad tur ir viens tāds bārbenis tajā ostu krociņā, kas uzreiz novēro. Un man bija šitā, es tur aizbraucu, un mēs tur iet uz pirtu visu, un es tā kā atplūst, vai ne, nu pēc pirts. Un tagad es jūtu apakšā čumu un muģu, es skatos mīļā stundī, ēsti tudruk. Izrādās, ka tās igauņu meitenes ēsti tudruk. Tas bārbenis ir saorganizējis, jo viņš redz, ka te ir pils ar tādiem veciem večiem, nu tādiem pēc 30, ja? Un ka nav tās meitenes, un tas viss ir noorganizējis, un apakšā čumu un muģu ēsti tudruk. Bet tā, ka es biju tā pasākumu vadītājs, es viņus visus patriec. Es teicu, te nebūs nekāda ņemšanās. Te nebūs nekas, te ir tikumīgi Latvijas jaunekļi, vai ne? Bet 1996. gadā bija ļoti īpatnēji. Nu, Igauns, Rīgikogu, jā, bija tā. Parlaments nosaka to robežu, 12 jūdz ap to Roņu salu. Nu, tie Latvijas zvejnieki vairs nevar tik zvejot. Nu, ko mēs saka, Krūmiņāns, viņš saka, lai tak viņi iet galīgi uz podu. Mēs ies un mēs zvejos, tās ir vecās labās Latvijas zvejnieku vietas, vai ne? Un jūs saprotat, šodien Reņģēlē festivāls, tur ķērās labi reņģes. Nu, fantastiski labi reņģes ap to Roņu salu. Nu, ko, nu, protams, nu, viss notikās. Viņi gāja, Igauņi arestē, ievēl tos mūsu kuģišu Pērnavas ostā, nu, vai viņi maz zina, ka viņiem švaks fārvaters. Viņi mūs ievilks, pēc tam ārā nedabūs. Un tāpēc es teikšu godīgi, vai ne, ar Igauņiem jāizdzīvo. Sābri, nāburgi, ēsti, tudruki, söprus, tas ir viss labi. Bet mēs jau arī atceras to laiku, redz, bija tāds Pērnavas autobus, mīļie. 8:30 no rīta viņš gāja caur Salanskrīvu. Un tas bija desa autobus un sviesta autobus. Es zinu, ka man mamma rakstīja klases audzinātājas skolotāja prasmai zīmi. Sestdienas diena man izņem no skola, jo redz, es braucu mammai līdzi uz Pērnavu pēc gaļu un sviestu. Tur debūs galvam. Un mēs bija 2 galvas. Un tā mēs dabūja, cik mēs to sviestu gribēju. Un tad jau vakar, kad 4 viņš tā apakaļ ar tām pilām somām. Tagad soli Eiropas Savienība, ka mums būs autobus Saldzīvu Pērnavu. Teiks būs 30. aprīlī. Nav! Kur viņš ir? Es gribu pēc es gribu pēc Igauņu sviestu. Nav autobus. Nu, tā kā es jums teikšu godīgi. Un te jau man skatās, un atkal tā zīmīgi miedz rats 25 autobusi iet caur Saldzīvu katru dienu uz Tallinu. Lux Express, Ecolines, Flixbus, vēl zinu, kas tur vēl iet. Vai tā kāds pietur Kuivišos? Mēs uzdevām jautājumu mājas viesim, ka viņš bija pie mums Kuivišos ciemos. Žurnālisti saka, nu mēs jau neko nevar darīt. Es saku, viņš pats Salanskrīvā nepietur, bet mēs gribam, lai viņš pietur Kuivišos. Tā kā mīļie, tāda ir situācija frontē. Un Aldi, kur tu ir? Tu ir šitek. Es tev gribētu pateikt godīgi, mīļo Aldi, ēd vairāk reņģes. Jo reņģēs ir fosfors, un tu būsi spīdeklis uz jebkuras pasaules skatuvēm. Paldies, draugi, lai dzīvo Salanskrīvā! Lai dzīvo Salanskrīvā, paldies! Es tiešām ievērošu, kas zina. Tiekamies pēc gadiem 2 būšu saēdies. Kad es sāku spīdēt, tu zini, ka es esmu saēdies gana daudz reņģu. Jā. Nu, redz, es zinu beidzot veidu kā, jo man teica pirms tam Gins, ka viņš ir Dzelzītim. Pirms gadiem 5 šito esot novēlējis. Lauris Dzelzīts. Tas ir saēdies reņģis un kļūst par spīdekli. Tas ir piepildījies. Tā kā, mīļie, es esmu spītīgs cilvēks pēc rakstura, bet, formulas, kas strādā kulē, saka, es no viņam neatsakos. Tā, bet, mums jau ar vienu kāju gatavojās deju kolektīvs, jau tā kā meitenes jau vēl tā kā nē, ja? Vai tā kā jūs jau tā kā gatavas? Vēl neesat gatavas.
dejot, bet reku jau skrienas, šis tas skrien. Tādēļ būs iespēja baudīt jauniešu deju kolektīvu Randa pēc īsa brīsniņa, kā arī tautas mūzikas kapela Cielavas spēlmaņi jūs priecēs ar savu vokalīzi. Jā, redz, es tā kā piesaucu pirms tam, tā kā es tā kā pie meitenēm biju, tā kā, ka čaļi nāk šitā, tā kaut kā spriedzīt uzreiz parādās, re. Es domāju, ka viņi nedraudzējās savā starpā, zin, kaut kā arī sadalījušies, puisīši pa kreisi, meitenītes pa labi, tā gadās, ir situācijas, ka tā notiek. Bet ne, izrādās, ka viņiem deju kompozīcija šāda, ieši pie Latviju ērgļiem. Nu, mīļie draugi, kā ir, gatavi diegt deju? Nu, laikam jau ir, jā. Hokej skatīsies? Vispirms jānodejo tā. Tieši tā, vispirms jānodejo. Tagad es jūs moku, saprotu. Laiks iet, bet, hoķis sāksies laikā. Bet, neko darīt. Tā, īsais vēlējums tālumā esošajām dāmām pirms dejas. Redz, tagad tavas domas viņas arī varēs sadzirdēt. Tā kā vēlējums savām deju partneriem. Īsais lakoniskais. Nu, lai labi dancojās. Izskaisti, paldies. Saķer domu, jā. Nu, lai labi dancojās un... Nākamais, es nevaru, saprotu, es kā cāles blakus tavai balsī, bet neko darīt, ko Dievs tevis ar to jādzīvo. Te es arī par daudz ko citu attiecībā pret sevi varētu parunāt, bet nē, nu tas ir tāds, kā lai pasaka, ir. Bet stāsts nebūs par to. Tātad, kāda deja būs? Birstaliņa. Man ir cita. Birstaliņa būs, jā? Nu labi, man labi, ka pajautājas, tad es būtu devis gudra tā meita bija, bet nē, birst. Kas būs? Aizaļā birstaliņa. Aizaļā birstaliņa būs. Nu, lai skan! Aizaļā birstaliņa!
Aplausi šiem fantastiskajiem jauniešiem. Jā, nu, blakus viņiem es nedaudz padalīšos savās pārdomās. Vienkārši jūs sēžat un tagad tūlīt jūs pārsteigs un dziedās Cielavas spēlmaņi. Jau gatavojas, jau nākt augšā, jau gatavojas, jau nākt. Bet, mīļie draugi, skatoties šiem brašajiem jauniešiem, es pēkšņi aizplīdu pārdomās, ka es ejot pa Brīvības muzeju, domāju, cik mazi bija tie priekšteči manējie, senlatvieši. Tāpat stāvot blakus uz viena asfalta līzās šiem jaunekļiem, es saprotu, ka Purziņģis drīz vairs neskaitīsies garš puika. Tā vien būs, nedaudz staltāks par pārējiem. Bet, nu, mīļie, tas brīdis ir klāts, un tā būs riktīgi danču mūzika. Tā kā man te palaboja, te nebūs nekāda vokalīze, būs vokalīze. Ar vārdu sakot, nu, ko es tur varu komentēt? Ar vārdu sakot, kad jūs klausaties un tā kā jūs sadzirdēsiet to mūziku, tad jūs ieklausieties savā ķermenī. Un vai tu esi ar cimdiem vai ar bez cimdiem, var droši uzaicināt, ar vārdu sakot, blakus stādošo dāmu. Un šeit pat, kā jau deju kolektīvi apliecināja, var mesties vienā trakulīgā dejā. Pirmajam deju pārim balva no manis. Labi, lai skan. Cielavas spēlmaņi vēl vienreiz aplausī. Nu jā, labi. Mums nav daudz, bet mēs varam. Jā. Sveiki, mēs esam Cielavas spēlmaņi no Salcbrīvas un mums nedod ēst, bet iedod uzspēlēt. Mums ļoti patīk spēlēt dančus, bet esam pieredinājuši arī šo to no lībiskā repertuāra. Nākamā mums ir lībiešu mazuma.
Es atvainojos, es nedaudz iejaucos. Mēs pirms tam bijām sarunājuši. Vienkārši šī būs noslēdzošā dziesma šī blokā. Šis jauneklis teica, kad būs tā dziesma, tu man pasaki. Un es atradu vienu dejotāju. Viņš tieši gribēja uz šo dziesmu. Jā, lūk, latviešu tipiskais jauneklis, nedaudz slēpjās, tā teikt, no saules, varbūt no kāda atpazīstama skatiena, bet nākamā dziesma tev un tavai draudzenei, ja? Viņa ir tava draudzene? Jā. Nu redz, nostiprinot attiecības, mēs sarunājām, ka nākamā dziesma ir konkrēti jūsu pārim. Atteikt, protams, ka nedrīkst. Lūdzu, dziesma tieši jums, jūs esat precējušies, tās precējušies. Nu redz, nu pamazām, ja kas uzaicinās uz kāzām? Vismaz, ka es būšu tas čals, kurš būs pakritis pa ceļam, simulējuši, ka vārti nedrīkst tālāk, nē. Es šitās muļķības, es māku. Droši jaukauts, ne man jūs lūgt. Ar vārdu sakot, viena skaista kompozīcija, kā lai pasaka, mēs tagad mīlam angliski runāt, un man tās vārdu partitūra ļoti plašas, kā jau, special for you. Ar vārdu sakot, lai dzimst un vairojas Latvijas nākotnē. Dziesma jums! Tas būs Gežablis. Gežablis. Jā, un atpazīsiet to no arī filmas. Nu, kā tu gribēji? Jā! Tiesāk! Jā! Kustās arī var kaut ko. Reiz būs. Paldies kundzei, kas pievienojās, bet stop, jaunieši. Ar vārdu sakot. Paldies pagaidām, deju kolektīvs gatavojas, paldies, mēs teiksim, burvīgajiem ansamblim, kolektīvam, bet tā var sakot, nedaudz jums tās mundrumiņam bīris tās sasīt alus, ar nelielu, un reņģīte, protams, kā lai pasaka. Ne man mācīt, kad vērt vaļā, ar vārdu sakot, kad kāzas zvaniet. Nostāšos vārdos. Es domāju, tur ir divi varianti, mīļie draugi, vai nu es eju uz vienām kāzām vai uz divām, tā kā, cenšaties apvienot. Jums būs izdevīgāk. Bet, es saprotu, ka deju kolektīvs ir gatavs mums, jā, nākamai dejai, jo tagad būs, kāda mums būs nākamā deja? Iešu jautāšu, es kā drusciņi moka, bet var. Es savu mierīgi, cik es paskatos tos hokejā, viņi paskrien drusīgi, pēc tam arī nav baigie stiprinieki. Arī elpo tās smagnēji, kā reka krita tev pie tavām kājām.
Kāda būs nākamā dēļa kompozīcija? Gudra tēva meita biju. Par sevi vai par dēļu? Pa visām meitenēm. Nekad. Paskaties manās gudri, nekad to neesmu apšaubījis. Visas jūs gudras. Arvārds sakot, gudrā biju tēva meita. Nu tad, lai jums labi diecās. Aplausi nerimst mūsu zelta jaunatnē, mūsu pensiju fondam, varbūt sakot, kā lai stiprina jūsu spēku, es nezinu. Faktiski jūs esat gatavi uzreiz arī nākamajai dejai? Vai jūs zināt, kas ir ko jūs nākamā deja dejosiet? Lūdzu, verbalizējiet kaut kādu, mums vajag virsrakstiņu. Mēs dejosim, es novadu zvaigžņu saga. Cik romantiski. Tas tā kā nakts piedzīvojums, vai tas ir tā kā veltījums tiem sapņiem, ko jūs kopā varat piedzīvot. Šis ir sapņiem, ko mēs kopā varam piedzīvot un piedzīvojam. Skaisti, mīļie, lūk, lai sapņi. Dubult spēcīgs ir sapnis, kurš ne tikai jūsos novibrē vakarā vai naktī, bet tas, kurš arī dienai esot pulkstens 1:30 dienā vēl ir spējīgs dzīvot un piepildīt sevi. Ārvārds sakot, nākamā dziesmā, lai jums es nolaudu zvaigžņu sagu. Nobody just got
Vai, kofeini, bija kofeini. Jaukos, es ar jums noiešu. Jūs arī vēl viena burvīga jaukos, kura
ar šo iedomu, jūs nākat kura vēl bez partnera dejoja no jums? Kura bija? Jūs nākat manas, lūk, šīs dāmas divas. Es nezinu, kas ar to čali notika, varbūt viņš vienkārši saldi dus. Meitenes, paldies jums par šo deju. Es, kas skatījos, kā jūs devāt, pirmkārt, jūs bijāt visi perfekti. Es Ilzai pateikšu, ka jūs bijāt perfekti. Ilza aizbrauc uz Rīgu, tur viņiem atkal koncerts, senior, vārds sakot, atkal slava. Meitenes, bet paldies, jūs bez partneri, jūs tā piepildījāt, es skatījos. Un es skatos, un es pilnīgi sajūtu, ka es ar jums kopā tur gribējās besties. Lūk, aplaušiem divām burvīgajām būtnēm, kas ir Latvijas spēks. Sieviete ir Latvijas spēks, un pat tad, ja vīrieši nav klāt, viņa piepilda šo. Faktiski jūs izdarījāt visu maksimālo. Ko es jums piedāvāt kā pieaudzis cilvēks, ja? Pieaudzis cilvēks pieaugušiem cilvēkiem. Nedaudz limonādes. Ja jums gadīsies kāds šodien sadējosieties ar kādu, kas zina, varbūt kādu fanu, lai jums ir allaža, limonāde, azotē un ar vārdu sakot, bez dejas jūs nepaliksiet, tas ir skaidrs. Lai arī var pateikt un patliekt līdzi jūsu iepazītajām fanām. Labi, paldies, aplaus meitenēm, tiešām paldies. Paldies kolektīvam, visas Ilzai pateikšu, ka tev perfekti, tas ir skaidrs, es zvanu pēc tam. Anitai! Redz kā, man viņa koķipē, viņa šodien esmu Ilze. Anita! Anita bija viņas māsa? Anita! Jā, Anita. Redz, cik viena sieviete daudz šķautņaina. Un vienam viņa ir Ināra, vienam Liene, vienam Zaķītis, viņam vienam Visums. Arvārds sakot, lai vai kas jūs bērni audzinājis, jūs esat labi auguši, ko es jums varu pateikt, jaunieši. Bet tagad, mīļie draugi, tā kā šīs burvīgās divas dāmas arī kolektīvi pierādīja, ka ir jābūt pašpietiekamam ar sevi, jādzīvo ar kustību. Tad man ir tas gods atkal Tautas mūzikas kapelai Cielavas spēlmaņi dotu muzikālo vārdu, un jūs kopā ar viņiem varat izdejot šeit šobrīd, vai tas ir prieks, vai kaut kas sasāpējis, ar vārdu sakot, reņģu par maz bija, vai kas cits.